attiecībā uz Robertu Jakīmovu. Ātri atkal Zviedri pāriet uzbrukumā, arī pārliec no apmalas. Un Linus Umarks savām 5 piespēlēm, diemžēl, pieskait arī vārtu gūmu. Nu, skatīsimies atkārtojumā, kas notika šajā epizodē, un esam nonākuši zaudētājos pirmās trešdaļas izskaņā ar 0-1. Vārtus gūst Linus Umarks. Ļoti ātri, skatāmies atkārtojumā iepriekš epizodu Doļiks Sarokins. Teicam, iespēlēja ripu Miķelim Rēdlikam, un tagad jau vienkārši ir ripa ieraidīta zonā, metiens pa vārtiem un pabraucam garām, ripa tiek atsista. Jāsaka, nevisai veiksmīgi. Sev priekšā cita ripa Edgars Masaļs, mūsu aizsarga nepaspēja bloķēt Linusu Umarku. Strukts. Tagad ar atmalu. Īsti nebija skaidrs, vai cerībā uz sevi vai Ankipānu, bet katrā ziņā arī pie Karsuma. Ankipāns labu piespēli, Krišans Rēdliks vārtī! Šoreiz, es domāju, visi dzird, kad es saku, kad ir vārti un Latvijas izlīdzina rezultātu. Teicam, ģirt Ankipānu piespēli, no sākuma labi pie atmalas pacīnījās Mārtiņš Karsums un neatvērams Krišāņa Rēdlika metiens vārta augšējā stūrī. Skatāmies atkārtumā šo epizodu. Mārtiņš Karsums, ģirts Ankipāns un teicams metiens padots Krišānam Rēdlikam, bet neaizmirsīsim arī uzslavas porciju Jānim Sprutam. Tieši viņš pirms metienu nobrauc garu Stefanu Līju, kas noteikti patraucē redzēt metienu. Trešdaļas beigas Latvijas izlases spēlē ar 3 pieciniekiem, laukumā atkal Bērziņš ar partneriem. Miķels Rēdliks. Rēdliks. Labi, Miķels un teicama piespēle. Super! 2-1 Latvija vadībā. Otrās trešdaļas pēdējā minūte izvirzās Latviju vadībā. Redzam, ka līksmā arī Rodrigo Laviņa dēls Martins. Un arī visi Latvijas līdzutēji. Nu, teicam, izspēle padodas Bērziņa pieciniekam un Miķels Rēdliks ar skaistu piespēli vārdu tālā stabā atrod nepiesek Lauru Dārziņu. 2-1 Latviju vadībā. Redzam aizvārtē Miķels Rēdliks. Apspēlē Magnus Johansonu un ļoti labi atrod brīvu vietu. Lauris Dārziņš un Diks Starkstroms aizskatās uz Miķela Nē, tas ir Tobijas Engstroms, 39. numurs, aizskatās uz Miķeļa Rēdlika darbību, aizmirst par Lauru Dārziņu. Nu, viņš bija tik ļoti pārliecināts, ka viņš ar pārtver šo piespēli, redzam, viņa pārliecība neataisnē mazākumā. Vasiljovs uzvar iemedienā, bet uzmanīgāks ir Vainkampls. Pirmais ir pie ripas, tagad Magnus Johansons pat bija Ņiževīs. Uzmanīgi jāsno Ņiževiem. Vēl vienu noraidījumu mēs nedrīksim pieļaut. Tobijas Engstroms solis pie vārta tālā stāvu Johansons. Un, diemžēl, otrās trešdaļas sākumā izmanto skaidrisko vairākumu Zviedru un Magnus Johansons ar metienu no zilās līnijas panāk izlīdzinājumu 2-2. No vārta autora Magnus Johansons ņem otrais vārta gums šajā čempionātā. Šeit Magnus Johansons, 2 zviedru spēlētāju vārtu priekšā. Nu, un šķiet, ka gan mūsu aizsargs, gan zviedru spēlētājiem, protams, ka ir uzdevums traucēt mūsu vārtsargam, bet šeit jau vārtsarga priekšā stāvēt tieši mūsu aizsargs. Nu, bija jāatver ripu uz sevis, jo Edgars neko neredzēja aiz mūsu aizsarga muguras. Labi atmals nospēlē Skrastiņš, Mārtiņš Karsums. Protams, spēku paņēmies pret Engstromu. No Engstroms, es domāju, tīra Engstroms, redzot Engstroms sejas izteiksmi. Es domāju, ka viņš varētu arī būt gūs smadzenes adresēm. Tas tāds tīri NHL stilā bija. Redzam, asins trūku no pa degunu. NHL tas būtu normāli, bet šeit ir Eiropa un neliels uztraukums. Es domāju, ka protams, labi, ka video nevar iet skatīties uz pārkāpumiem, bet katrā ziņā šādu epizodu var izskatīt pēc spēles. Jau tad. Un labi, es neminēšu, atkārtumā skatāmies Mārtiņš Karsums. Nezinu kā NHL, bet grūdienas apmalē un redzam, tad bija Engstroms, gūs savainojumu pret laukuma. Redzam apmals kanti, un ar seju ietriedas Tobijas Engstroms, paredzēt, ko Vainkalnu darīs īsti neredz.
redzam, vārtos ir Sergejs Naumovs. Interesanti izvēle izdara mūsu. Parāda, ka metīs nomāna Sergeju no novisnērtās puses, redzam, ieraida Rīku vārtos. Aleksandrs Ņiževīts, paužu un tehnikas meistars Māna. Un, diemžēl, Māna, Aleksandrs Ņiževīts, šī Māna kustība un līvs ir uz Rīku pazaudēta. Magnus Johanssons, Zviedrs aizsargs un vēl sērijā nākamajam mūsu spēlētājiem ir jāgūst vārtu Mārtiņš Cipuls. Un Mārtiņam jāgūst vārtu, lai vēl būtu cerība. Es atvedu Mārtiņš Karsons. Mārtiņš ir tikai Karsons. Karsons pret Līvu. Labi, visi tver nākamo metienu. Redzam, Līvs. Berglunds. Labi nospēlē Naumovs. Berglunds, labs plauks mestiens vārtu augšējā stūrī. Domāts, labi nospēlē Sergejs Naumovs. Kurš būs tagad? Herberts Vasiljevs, arī šobrīd. Vasiljevs iesildojas. Labi nomāna Neišers, 2-2. Nezinu, ļoti tā kā pirmie sāka pirmajā kārtā Zviedri, tad mums tagad jāsāk. Ņiževīs, teicama pauze, nav varianti Stefan izpildījumā. Skatāmies pauzi, cik tā kustības Līvs nabak sev izdarīt. Un tagad Naumovs pret Johanssonu. Uzvara! Latvija uzvar Zviedriju. Pirmā vēsturiskā uzvara pret Zviedriju un 2 punkti. 3-2 papildu laikā. Latvija, jāsaka, sensacionāli uzvar Zviedriju, lai arī